Sveiki! Šodien gribēju pastāstīt par to, kā mēs ejam cauri mūža gājumam un kā mainās maģija un ko tas mums var nozīmēt. Kopumā neopagānismā ir diezgan liels uzsvers uz šiem dzīves periodiem, bet, protams, ir atšķirības. Tradicionālā vika, bieži ir eklektiskā vika, daudzi citi uzsver ļoti stingri šo te dalījumu. Sievietēm tas tātad ir jaunava, māte un viedā sieva. Vīriešiem tur parasti tie vārdi vairāk atšķirās. Tas tiek saukts dažādos vārdos, dažreiz ir jaunietis, tēvs un viedais vīrs, bet parasti lieto kaut kādas profesijas, kā piemēram ceļotājs, tāds kā Antiņš, kurš dodas kaut kur meklēt laimi, ja? Un tad ir karotājs, nevis tēvs, un tad ir priesteris vai šamanis vai kaut kas tam līdzīgs. Bet tas pats vien ir tā kā šis te trīskāršais dalījums. Pirmais tu daudz gan izslēdz bērnību, jo it kā tā jaunavas daļa tā kā, vai tā jaunā puiša daļa ietver arī bērnību, bet kaut kā parasti tas tiek drusciņi aizmirsts, ja? It kā cilvēks būtu visu laiku tikai tādā vai nu sākot ar vēlajiem tīņa gadiem, ja, vai vienkārši jau pieaugušajā vecumā tikai. Un Feri tradīcijā ir daudz citādāk. Šeit ir seši posmi, kuri sastāv. Pirmais ir nimojas posms, kas sastāv no bērnības. Tad ir Diana Glasa periods, kas ir tīņa gadi. Tad ir Megdra, kas ir jauniem pieauguši cilvēki gadi. Tad ir Kroma gadi, kas ir tāds vēlāks pusmūžs. Tad ir Ana, kas ir vecums, un Artī, kas simbolizē ļoti lielu vecumu un nāvi. Un kaut kādā ziņā par to, kas ir pēc tam. Un šeit nav, tur ir šie te vārdi, 3 ir vīriešu dzimtas dievības, 3 ir sieviešu. Un cilvēks iziet cauri visiem, tātad simbolizējot to, ka nav kaut kā tik ļoti jādala pēc tā dzimuma, jo viss mums, tās dzimuma lomas ir bieži vien ļoti citādākas, jo, piemēram, sieviete var nekad nekļūt par māti, un ko tad, tad neko, ja, tad viņai kaut kāds iztrūkums, un viņa nevar kļūt par viedo sievu. Bieži vien arī šis te viedās sievas periods pienāk agrāk, kā piemēram man, jo es arī mācīju jau no ļoti jauniem gadiem, un tas ir parasti viedās sievas periods ir tā, ka mēs mācam arī citus, kad mēs dodam šo te tālāk, bet tā ir mana sūtība bijusi jau ļoti ilgi mācīt, un es to daru jau kopš agra vecuma, un jā, protams, tajā kaut kad 3-20 gadu sasniegšanas, nebija man tik daudz tā prāta, bet ir tā lieta, ka cilvēki vēl tajā laikā tik ļoti maz zināja par neopagānismu, ka pat es ar visām savām, diezgan, zināšanas bija diezgan daudz, ja, un pat praksi bija, bet, jā, tā spēja varbūt iemācīt, tā spēja vispār vadīt visu šo procesu, ja, tad kaut kāds viedums, kas nāk tiešām tomēr tikai ar gadiem, ja. Nebija man tik daudz, bet es tāpat domāju, ka tas nebija slikti, ka es sāku tik agri, jo zināšana cilvēkiem bija ļoti, ļoti maz par tieši šo tēmu. Un, jā, tas, ko es mācīju pēc tam, bija vērtīgāks, noteikti, bet arī tas, ko es darīju pirms tam, nebija slikti. Bet kā mēs ejam cauri šim? Un šeit man atkal gribas uzsvērt Feri tradīcijas pārākumu par to, kas ir tradicionālā vika, eklektiskās dažādas vikas izpausmes, eklektiskais pagānisms, viss kaut kas cits. Ir tas, ka šie posmi var mainīties. Viņi var mainīties nevis ejot vienkārši no viena uz otru tālāk.
Jo, protams, jā, varbūt gluži bērnības posmu mēs nevaram atgūt tieši tādā veidā, taču ir cilvēki, kuri ir sevišķi sāk ceļot vai sāk nodarboties ar kaut ko, un viņi sevī tiešām atklāja šo te atklāšanas prieku, un viņi nodarbojas ar kaut ko pilnīgā tādā kā, atklāja pilnīgi jaunu pasauli sev. Ir sevišķi tie cilvēki, kuri ir audzināti ļoti striktās ģimenēs, kurās ir šie te uzspiestie patriarchālisma noteikumi, viss tradicionālisms, viss tāds, un viņi pēkšņi izlaužās no tā, un viņi saprot, pasaule ir daudz lielāka, un pasaulē atbilst īstenībā man daudz labāk, viss kaut kas cits, un viņi nonāk šajā nimojas periodā, kur ir, tas it kā reprezentē bērnību, bet īstenībā viņi piedzīvo tādu kā absolūtu mācīšanos par pasauli, kāda viņu iepriekš nav bijusi vispār, tā kā viņi nav šīs lietas aptvēruši, un viņi pilnībā asociēs, viņi ir kā bērni tajā brīdī, un, protams, ka domāšana un viss viņiem nav tieši tāds, jā. Mēs nevaram atgriezties tieši turpat. Tieši cilvēks saka, ka cilvēki, kam ir demence, jau kādu iemeslu dēļ, ja, vai kaut kādas garīgi pēkšņi, tā kā, kaut kādas tādas problēmas, ja, ka viņi atgriež bērnu stāvokli, nav bērnu stāvoklis, nav tas pats, jā. Bet, ja viņi asociēs tajā brīdī ar nimojas stāvokli, varbūt, jā, bet, parasti tas tomēr daudz citādāk. Tāpat arī šis te mātes periods var vienkārši nebūt, vai viņš var būt citādāks, un vīrietis var tiešām vairāk asociēties ar to, ka viņš ir tēvs, nevis ar to, ka viņš nodarbojas ar kādu profesiju, kā dažkārt tā arī mēdz teikt, ir kalēja periods, tas ir tā, kad viņš kaļ savu karjeru un to, kas ir viņa tādā raksturā un profesijā un visu to, un sievietēm atkal bieži vien ir tieši mātes periods. Un, nav vairs mūsdienās tā, ja tā kā tēvs var dzīvot mājās ar bērnu un māte var strādāt, vai tēvs var būt viens, un viņam tajā brīdī ir tas bērns svarīgākais, viņam ir tēva periods. Tāpat arī šis te artī periods, kurā cilvēks, kas teorētiski simbolizē ļoti lielu vecumu, tādu jau, kas jau virzās tā kā jau uz galu, un tas ir pienākt cilvēkam nimojas periodā, kamēr viņš vēl ir bērns, viņam ir pamazām lēnām atteikt ķermenis, un viņam nāks gatavoties nāvei vai tīņa gados, kurā vecumā var tas pienākt, un asociēties ar šo artī periodu ir ļoti veselīgi, tā kā ņemt viņu kā paraugu un vispār vienkārši saprast, ka dzīve iet uz beigām, un tas var būt jebkurā laikā. Saistībā ar to, ko mēs darām, kā mēs izskatāmies, maģija ietekmējas no visa, kas ir mūsu dzīvē. Maģija nav kaut kas atrauc. Piemēram, man ir 39, man šogad paliks 40 gadi. Ko sauc par pusmūžu, lai gan tas ir diezgan, nezinu, labi, vēl varētu teikt. Īstenībā man ir bijis, ka es tagad saku, es esmu pusmūžu cilvēks, jau 38 gados, tur 37, bet es teiktu, es jau esmu pusmūžu cilvēks, un man, ko tu pusmūžas taču ir 50 un uz augšu, ja? Cilvēki tā vidēji 100 gadus dzīvo, ja? Kaut kā tā nebūs visi, ja? Un tā, ko tu tur, es nezinu, es jūtos kā pusmūžu cilvēks, un ar manu veselības stāvoklis, iespējams, jau esmu kaut kādā Anas periodā, ja, kas ir drīzāk vecums nekā pusmūžs, es nezinu, ja, tā kā šobrīd man aizvien viss ir neskaidrs, bet es nezinu, kas tas cilvēkiem ir, tā kā bīdīt to vecumu un nepieņemt viņu. Kā Latvijā, ja es pareizi atceros, tad 79 gadi ir vidējais sievietes dzīves ilgums. Tādā gadījumā tie ir 38 gadi, kad ir pusmūžs, tieši, ja. Un tad mēs tā kā pavalkam uz abām pusēm, tā kā to strīpiņu, cik tas jau nebūs tikai viens gads, ja. Īstenībā sanāk, ka jau 35 jau ir pusmūžs, jau pat varbūt mazāk, 34, 33, un īstenībā tas jau tā kā sanāk pusmūžs, un tā kā uz otru pusi tā kaut kādiem līdz tur 45, ja, tā kā, vai tur 48, ja, un tad jau sākas tā kā tā otrā puse.
cilvēkiem nepatīk tādas lietas pieņemt, bet par to ir jādomā. Un šis te dzīve sākas tur no 40, dzīve sākas no 50. Mēs varam izbaudīt dzīvi jau kurā vecumā, ja mums ir pietiekami laba veselība, pietiekami labi dzīves apstākļi. Ir cilvēki, kuri dzīvo ļoti produktīvu, veselīgu un aktīvu, un pat ja ne tādu, bet vienkārši laimīgu, mierīgu dzīvi arī pēc 100 gadu vecuma. Jā, protams, tas notiek. Bet saprast, kurā brīdī mēs vienkārši vairs neesam jauni, un tas ir ļoti svarīgi, un šis te uzspiestais, tev jau vēl tikai 40, tu jau vēl esi jauna. Nē, tu neesi jauna. Es vairs neesmu jauna. Es 39 gados, kad man šogad būs 40, es vairs neesmu jauns cilvēks. Es neesmu. Un saprast to, ka pat tad, ja es nodzīvošu ļoti ilgi, es nenodzīvošu vairs 100 gadus, un es visticamāk nenodzīvošu arī 50 gadus. Tā kā, ļoti iespējams, es nenodzīvošu vēl 39 gadus, un arī tad es, ja es, piemēram, nomiršu, ka man būs 75, tas nav ļoti liels vecums, bet, diezgan bieži tā gadās, tad man jau reāli ir jau pāri pusmūžam. Man tā kā teica arī, ka sievietei nekad nav vairāk par 38. Viņai ir 38 pirmo reizi, 38 otro reizi, 38 kuro reizi, tur... man tādā gadījumā šobrīd ir 38 otro reizi, man tas tobrīd likās smieklīgi un jautri un tā, bet tad es sāku domāt, bet kāpēc? Tāpēc, ka tā vērtība sievietei rādās tikai, kamēr viņa ir jauna, tiešām, Ar maģiju nodarbojoties, es noteikti esmu redzējusi, ka man palīdz abas lietas. Man palīdz tas, ka man ir vienkārši no gadiem, no prakses nāk klāt viedums un spējas un iemaņas, kādu man nebija iepriekš, jo vienkārši ir vajadzīgs laiks, lai to izdarītu. Ļoti daudz cilvēku, kā es jau vienmēr sūdzos, gribu uzreiz uzburt rozā vienredzīšus, Un tas nav iespējams, jūs nevarat vienkārši atnākt uz maniem kursiem, atnākt uz 4 nodarbībām un sākt to nezinu, ko darīt. Tas nestrādā tādā veidā, tas nestrādā. Tātad man ir palīdzējis vienkārši laiks, tas, ka man ir bijis laiks praktizēt un mācīties. Bet no otras puses, kas man ir palīdzējis, ir vienkārši nepieķerties tam, ka šie te attīstības posmi ir obligāti piesaistīti šim te fiziskajam vecumam, jo mēs arī nekad nezinām, kad mēs nomirsim. Es varu tagad, ierakstot šo video, vienkārši nokrist beigta, Mēs neko nezinām, kas mums perinās iekšā, mēs nezinām, kurā brīdī mūs notrieks mašīna, mēs nevaram paredzēt. Mēs vienīgais, ko mēs zinām, ir, ka mēs nomirsim, bet kurā brīdī tas ir ļoti neskaidri, Un, protams, cilvēkiem var būt, kuriem jau ir tiešām pāri 100, viņi zina, ka tagad jau tas būs drīz, un cilvēkiem, ka šī paši daudz vairāk par 100 nedzīvo, Bet arī, tomēr saprast, ka jebkurā brīdī mēs varam izmantot kaut ko, kas nāk no citiem periodiem, un ka šie periodi, viņiem nav jābūt uzspiestiem, tam ir jānotiek dabiski. Un strādāt ar sevi un sevi attīstīt var jebkurā laikā. Un nevajag no sevis arī prasīt, varbūt vairāk nekā ir iespējams, ko es darīju noteikti. Un tādēļ, ka es jūtu ļoti lielu spiedienu ar to, ka Latvijā neviens par neopagānisku maģiju un arī kā reliģiju nerunāja vispār publiski neviens cilvēks. Es nevienu nezināju. Varbūt, es zinu, ka notika lietas, tā kā bija Gārnera kopa un varbūt ir, es nezinu, Un bija cilvēki, kuri praktizēja vienatnē, bet es biju vienīgā, kur runāja publiski. Pilnīgi vienīgā. Un man bija ļoti liels tāds kā pienākumu apziņa, kā spiediens, un es mēģināju no sevis izspiest vairāk nekā
tas bija iespējams īstenībā. Es nebiju vēl tik vieda, lai es varētu tas lietas izdarīt, un es sevi par to nosodīju. Un atkal no otras puses, skatoties atpakaļ uz savu dzīvi, arī maģiskajā jomā, es, diemžēl, jā, es tiku audzināta tā, ka manī bija ļoti maz tādas kā dzīves gudrības, man netika nekas mācīts. Man, tas, ko man iedeva no ģimenes, bija pilnīgs mēsls. Man tas neko labi nav devis, un viss, pie kā es esmu strādājis, lai nonāktu tur, kur es esmu šobrīd, ir manis pašas darbs. Tas, kas manī tika ieguldīts, tur bija dažas labas lietas. Iemācīt man lasīt daudz grāmatas, vispār novērtēt zināšanas kā tādas, intereses attīstīt, tā daļa var būt. Ko zināmā mērā atļaušana, neatbalstīšana, bet atļaušana būt citādākai, kas labāk, protams, nebūtu bijis, bet man tika atļauts, to es varu novērtēt. Bet kaut kāda emocionāla inteliģence vai kaut kādas tādas muļķības, jo manā ģimenē nevienam nebija, ja? Nevienam cilvēkam, pilnīgi nevienam, ja? Un es sevi šobrīd brīžiem pieķeru domājot, kas tas ir, ka man jau bija tik daudz gadu, es jau biju pieaugus, man piemēram bija 21, jā, vai tur pat 25, un es vēl aizvien uzvedos tik muļķīgi un darīju tādas, lietas, kas manuprāt, tagad no šī brīža skatoties, man vajadzēja jau zināt. Bet tad es no otras puses paskatos un domāju, es tiku audzināta kā mežonēns, kā zvērēns. Es gribu audzināju pati sevi. Un kā es to varēju zināt? Es nevarēju. Un tas vienkārši skaitījos, tā kā 18 gados jau tā kā pieaugusi. Tas nenozīmē, ka man bija kādu īstenībā iespēju vai kaut kāda līdzekļi, kā es varēju būt gudrāka nekā es tajā laikā biju. Un es zinu, ka man vienmēr ir bijusi labā griba, vienmēr ir bijusi vēlme attīstīties, un tas, kur es esmu šobrīd, ir drīzāk vai spīti tam, kas man tika dots, nekā pateicoties tam, kas man tika dots, un ar to es varu būt lepna. Ja jums iedod ļoti daudz naudas un saka, izdariet kaut ko labu ar to, un jūs iekuldaties un tiešām cenšaties nevis noturēt to naudu, nevis aizsekotās stulbībās, un viss izdodās ļoti labi, bet ja jums iedod kaut kādu piecīti un saka, izdariet to kaut ko labu, un jums arī vēl tad izdodās, tad ir vēl lielāks lepnums tur var būt, ja, ka jūs ar to ļoti slikto sākumu kaut ko vispār panācāt. Un tas ir apmēram mans variants. Bet nevajadzētu ne sevi atpakaļ skatoties nosodīt par to, ka jūs kaut ko nesapratāt, arī maģiskajā ziņā. Man ir lietas, jā, es domāju, kāpēc es darīju tādas muļķības. Es savārīju ziepes maģiski. Es diezgan savārīju ziepes. Tagad man liekas, kādā veidā es nesapratu, ka tas nav labi, ko es daru, ja, ka tas man vienkārši kaitēs. Un pat kaitēs arī, diemžēl, citiem. Tur bija ļoti neliels tas kaitējums, bet vairāk man kaitē. Nesapratu, ko es varu tagad darīt, ja es nesapratu. Nesapratu un viss, Un tad nespiest sevi šajā maģiskajā ziņā ne uz vienu, ne uz otru pusi. Un ja jums it kā attiecīgi pēc gadiem nāk kaut kāds periods, kurā jūs jūtat pilnīgi citas enerģijas, es šobrīd diezgan stipri jūtos kā Ānas periodā, lai gan man pēc gadiem vēl nebūtu. Man pēc gadiem ir kaut kāds drīzāk vēl kroma periods vai kāds, kuram patīk vienmēr teikt, 40, tas jau vēl jauns, ja tad vēl būtu Māri periods. Bet, drīzāk kroma, jā. Bet ar manu visu veselību un to, ka man ir diezgan lieli ierobežojumi šobrīd, un reizē ar to, kas esmu attīstījusi, viedību un spējas un spēju mācīt, vispār mācīt. Tas cilvēks var būt ļoti gudrs, bet viņš var nemācēt iemācīt. Es māku iemācīt. Es ar to esmu panākusi, otrām kārtām dzīve man ir nolikusi, ka es jūtos vairāk Ānas periodā šobrīd. Es dzīvoju ļoti klusi, vienkārši dzīvi, lielākoties pati par sevi, un iedziļinos, ļoti daudz meditēju, nodarbojos ar gariem, nodarbojos ar maģiju.
kas ir Anas arī tāds periods, kurā mēs ļoti dziļi iedziļinamies šajās maģiskajās lietās un esam kā skolotāji. Kā skolotāja es šobrīd esmu tik, cik es mācu šeit un cik es nedaudz dalos Facebookā. Tas ir viss šobrīd. Šobrīd nevienu nemācu. Lai gan es labprāt īstenībā atsāktu mācīt. Šobrīd es gribu. Es labprāt. Ja jums būtu interese, es varētu to darīt arī attālināt, jo es pagaidām dzīvoju Jēkabpilī, kas varētu drīzumā mainīties. Bet arī tad es vienalga nedzīvošu Rīgā, visticamāk, bet es dzīvošu iespējams pie Rīgā. Bet es arī vēl droši nezinu, ja, bet tas varētu mainīties, ka es dzīvoju Jēkabpilī, tāpēc es gribētu online kursus, kurā būtu gan maģijas, gan taro kursi, gan iespējams kāda konkrēta veida maģijas kursi. Ja jums ir interesi, jautājiet, var rakstīt mani Facebookā Ragana Līgo, var ierakstīt šeit komentāru, varam mēģināt kaut kā sazināties, arī citādāk, ja jūs nelietojat Facebook. Jā. Es arī atsakos, teiksim tā, iegrimt tajās sliktajās lietās, vecišķībā. Tas, kā es esmu Anas periodā šobrīd, ko es esmu sev pati pieņēmusi, es esmu šobrīd tajā periodā, kas parasti sākas pēc 60, nevis pēc 39. Tā kā pēc gadiem tas būtu pēc 60 un iespējams pat vēl vairāk. Es vienkārši atsakos, piemēram, kaut ir tik vienkārši lieta, kā nogriezt matus īsus. Mums ir vēl aizvien tas ļoti lielais stereotips, ka sievietei, vīriešiem jau vispār nevajadzētu būt gariem matiem, ja, bet ja jaunībā ir, tad viņiem jau vismaz pie 30 jau ir jānogriež, pat ja viņi nepaliek pļaški, ja. Es atsakos griezt matus nost. Un par to man cilvēki ir tā kā teikuši, tu vairs 40, kāpēc tev gari mati? Ko? Kādā sakarā nevar būt gari mati? Dai tu ieskrieties. Es atsakos ģērbties tā, kā man būtu it kā pēc kaut kādiem noteikumiem. Es brīžiem uzvedos pilnīgi ķēmīgi, man patīk ākstīties, vienkārši patīk ākstīties, kaut ko muļķoties, kaut kādus stulbus jūskus, es smejos brīžiem vienkārši, tiešām līdz ar zemi krizdima vienkārši smejos, tad vienkārši mēs ar vīru dažreiz ākstamies, vienkārši līdz ārprātiem un kaut kādiem jokiem. Vai, es nezinu, skatos kaut kādas filmas vai skatos lasu grāmatas, kas man it kā būtu neatbilstošas manam vecumam. Vai, nezinu, vienkārši nepieņemu to, ka kaut kas manā dzīvē ir beidzies, ko es vēl varu izmantot. Kāpēc man tas būtu jādara? Ja es vēl kaut ko varu, man, piemēram, vēl aizvien ir uzmanība no cilvēkiem. Es neizskatos neko super. Protams, es to ļoti labi zinu. Es vairs neizskatos tā, kā es izskatījos, kad es biju ļoti jauna, ja. Es atceros, kā es biju. Es jau esmu minējis. Es biju vienkārši... Es to pati īsti labi nesapratu, ja man nebija tas variants, ka es domāju, ka es esmu neglīta. Ne, es nedomāju, ka es esmu neglīta. Es esmu normāli. Tad pastāv sev vienkārši bildi, Dievs, kāda skaista. Es reāli biju, vienkārši, wow. Ja, tāpēc, ka, viss man bija tā kā vajadzētu. Es biju zem veselīga svara, kas, protams, tajā brīdī bija ļoti skaisti, ja, bet man vēl aizvien bija viedoklis, bija gurni, bija krūtis, bija viss, gari mati, seja smuka, viss, wow, ja. Bet es nezinu, protams, es tā vairs neizskatos, ja, un cilvēki man saka, es iztos drusku jaunāk nekā es esmu, varbūt es iztos drusciņi jaunāk, un tad, es neesmu vairs tāda skaista, kā es biju, man vēl aizvien ir uzmanība, jā, ok, kāpēc man tagad būtu tā kā speciāli jāsaģēbjās kaut kādās tizlās drēbītēs un jānogriež mati, jāstājas tajā pufīgajā frizūrā, jā, man ir daži sirmi mati, bet man arī šajā vecumā redzēt, tas nav krāsots, tas vienkārši tā ir. Man tagad būtu kaut kā, es nezinu, jānokrāso pelēki mati, sirmi, tāpēc, ka man viņi paši nesirmo. Eju uz metāla koncertiem, blā, 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 jo saprotu, par ko es runāju, ja? Ka jaunākā paudze visticamāk kaut kā dzīvos uz priekšu ar mazāk šiem te visiem vecuma stereotipiem, bet es lasu tajā vecumā, kad cilvēki mēdz runāt, ja tā kā,
nu nav jau vairs tā kā. Es atceros, es tā kā mēģināju izveidot folka grupu, un es, nu, kopā ar citiem cilvēkiem, ja. Un mums bija viena meitene, un viņai bija kaut kādi 25, 26 gadi. Un viņai arī bija gari, tā kā nekrāsoti mati. Un viņa teica vienā brīdī, kad mēs jau tā kā, nu, viņa bija pilnīgi sveša, mēs sākām tā kā runāt kaut ko, nu, tā kā jau par, nu, nezinu, par savu dzīvi, par, nu, kaut ko tā jau drusciņi, ja, ne tikai to mūziku, tur kopā dziedāt, spēlēt, ja. Un viņa tā, nu jā, es jau domāju, man jau bija pirms tam tā kā nokrāsoti, nu, tā kā melni mati, un tur sarkani arī pirms tam bija, bet, ziniet, nu jā, nu nāk jau tas vecums, kad tā drastiski vairs mainīt matu krāsu jau nevajadzētu, ja, un es domāju, pie kā tad man palikt, ja, jo, nu, tas tāds nopietns lēmums, jo man, nu, tā kā pie tā būs jāturās, nu, kad sāk sirmot, tad tur cits var būt, bet, nu, tā kā, nu, drastiski nogriezt īsākus, negribu, nu, es laikam palikšu pie gariem, nu, tad es izdomāju attaucēt tos savus pašus brūnos. Es domāju, viņai kaut kā 26 gadi. Un viņa jau domā par to, ka viņai nedrīkst drastiski mainīt savu matu krāsai, matu garumu. Izklausās, ka es runāju vienkārši par dzīvi. Nē. Maģija darbojas caur būšanu autentiskam, caur būšanu sev, caur to, ka mēs sastrādājamies ar šīm te dzīves gājuma enerģijām, kuras, kā es saku, var neiet taisnā līnijā. To uzsver Ferī tradīcija, un vienkārši es negribu vienmēr svītrot visu, kas ir vikā nost. Nav viss tur nepareizi un slikti, bet mēs neesam tik primitīvas būtnes, kas vienkārši taisnā līnijā kaut kur iet. Kādam var piedzimt bērns lielākā vecumā? Kādam piedzims bērns ar 50, un tad tagad tu pēkšņi, tāpēc, ka tu jau virzies ārā no tā mātes perioda, tu vairs nepiedzīvo šo te mātes būtību. Nu, tā kā atstājieties, nu, izbeidziet. Jo vairāk mēs saskaņojamies paši ar sevi, jo vairāk tas nozīmē, ka mēs saskaņojamies ar visumu. Es te visu laiku atkārtoju, jo vairāk jūs esat paši sevi, tas nav viss jārāda uz āru, jo bieži vien tas ir bīstami. Ja mūsu sabiedrībā daudz kas var būt bīstami, bet tas, kas nevienam īstenībā nekaitē, tas, diemžēl, var jums būt bīstami. It sevišķi vēl citās valstīs vēl bīstamāk. Ir lietas, kas jums vienkārši ir bojāt dzīvi, un kāpēc jums būtu jārāda uz āru, bet jūs to varat turēt sviekšā un dzīvot caur sevi un dzīvot savās mājās, dzīvot internetā, dzīvot, nezinu, vienkārši atļaut sev būt. Pat, ja jūs varbūt uz āru neizrādat tās lietas, ja, tā kā. Un man arī ir lietas, ko es neizrādu uz āru, lai gan es tās dzīvoju savu iekšēju un arī savā maģiskajā praksē. Tātad būt sev, būt autentiskam, saprast, ka šie dzīves gājuma posmi un šīs te dievības, tās nav tikai šīs, ko es piesaucu, jo ir dažādas, ja, tā kā ir dievības, kas ir kaut kādā vecumā, un viņas var palīdzēt arī, vai gari, vai kas, vai dzīves gājuma šie te pārcelšanās, kad jūs jūtat, ka jums mainās posms, jūs taisat iniciācijas rituālu, ja, tas var palīdzēt. Bet ir jāsaprot, ka tas viss ir ļoti mainīgs, un jums nav jāiegrimst kaut kādā, man tagad ir šitāds vecums, un man tagad ir jādara tā. Tas nav tas, par ko ir šie dzīves gājuma periodi. Un tas nav tas, par ko viņiem ir jābūt. Tāpēc, ka jums ir kaut kāds vecums, tas neko nenozīmē īstenībā. Tur ir sakars, tur ir saikne, bet galvenais ir, kur jūs jūtaties, un jūs varat iet atpakaļ, jūs varat iet uz priekšu, jūs varat justies kaut kādā starposmā, tas viss ir pilnīgi normāli. Un es jums iesaku vienkārši meklēt autentiskumu un izmantot šos te periodus viedi. Vienmēr ņemiet to kā nesviedību, tas noder vienmēr. Lai jums veicas atrast savu vietu savā vecumā un savā autentiskajā raksturā.